Hēroda karavīri, padomes sūtņi un pēc kristības slāpstošie ierodas pie Jāņa. Dothaimā, kur Jēzus izārstēja nemierīgos apsēstos, vēl no Babilonas verdzības laikiem jaukti dzīvoja ebreji un pagāni. Tuvākajā uzkalniņā pagāniem bija savi dievu tēli un upurvietas. Ebreji, kuri bija uztraukušies no baumām par drīzo Mesijas atnākšanu, kuram ir jādzimst Galilejā, negribēja ilgāk savā tuvumā paciest pagānus. Šīs ziņas daļēji izplatīja Jānis, daļēji tās izplatīja jau nokristītie cilvēki. Pagānu priesteru pasargāšanai no žīdiem Sionas kņazs atsūtīja karavīrus. Arī Hērods rīkojās tāpat, lai novērstu iespējamos tautas nemierus. Hēroda karavīri bija salašņu bars no dažādām tautas šķirām. Redzēja tos Kallerojā pie Nāves jūras. Tie bija lūguši Hērodu, lai atļauj viņiem pieņemt Jāņa kristību. Viņu nodoms bija tikai ārēja komēdija, caur kuru viņi gribēja izpatikt tautai. Taču Hērods viņiem atbildēja, ka nav nekādas vajadzības pieņemt Jāņa kristību, jo Jānis nedara nekādus brīnumus, tāpēc viņa sūtniecība nav atzīstama. Ja gribot uzzināt kaut ko vairāk, lai meklējot paskaidrojumus Jeruzālemē. Kā redzams, Hēroda karavīri bija 3 dažādu sektu piekritēji, jo katra grupa meklēja sev paskaidrojumu citā vietā. Vēlāk viņi visi sapulcējās tiesas laukumā, kur vēlāk Pēteris noliedza Jēzu. Te tribunālā sēdēja daudzi priesteri, un bija sapulcējušies daudzi cilvēki. Uz karavīru jautājumiem priesteri atbildēja, ka tie varot darīt, ko paši grib. Viņiem nav tur nekādas daļas. Kādi 30 no šiem karavīriem tomēr aizgāja pie Jāņa un lūdza tos nokristīt. Bet Jānis viņus norāja, teikdams, ka viņi nedomājot laboties. Nokristīja tikai dažus no viņiem, bet pārējos aizsūtīja projām, norādīdams uz viņu liekulību. Ainonā bija sapulcējies ļoti daudz cilvēku. Jānis jau vairākas dienas nekristīja, bet tikai mācīja, stingri aizrādot. Ebreju, samariešu un pagānu pulki ir apmetušies atsevišķi uz uzkalniem un pauguriem, daļa ēkās, daļa zem klajām debesīm, lai noklausīties Jāņa mācību. 100 varēja skaitīt tos, kas ikdienas ieradās, lai uzklausītu mācības un kristītos. Redzēju daudzus pagānus, pat no Arābijas un vēl tālākām vietām. Tie ieradās pie radiniekiem šajā apvidū, un līdzi tiem bija aitu un ēzeļu ganāmpulki. Garām ejot, tie iegriezās Ainonā, paklausīties Jāņa mācības. Jeruzālemes padome gudroja, kā rīkoties ar Jāni. Nolēma sūtīt pie viņa no 3 pārvaldēm pa 3 vīriem. Annas sūtīja Arimatejas Jāzepu, Simeona vecāko dēlu un vienu priesteri, kura pienākumos ietilpa upuru apskate. No padomes aizsūtīja 3 vīrus, bez tam vēl gāja 3 parastie iedzīvotāji. Sūtņiem bija uzdots uzzināt, kas Jānis patiesībā ir, un aicināt viņu uz Jeruzālemi,
kur viņa sūtniecība ir likumīga. Viņam būtu vispirms jāpiesakās svētnīcas pārvaldei. Sūtņi zobojās par Jāņa savādo apģērbu un par ebreju kristīšanu, jo bija pieņemts kristīt tikai pagānus. Daži no viņiem pat iedomājās, ka viņš ir Elija, kas ieradies no viņa pasaules. Pie Jāņa kristītāja pašreiz atradās evaņģēlisti Andrejs un Jānis. Bez viņiem vēl te atradās visi nākošie apustuļi un daudzi mācekļi, izņemot Pēteri, kurš jau bija nokristīts. Nebija arī Jūdasa, bet viņš jau bija Betsaidas tuvumā, no zvejniekiem ievācis ziņas par Jāni un Jēzu. Jānis bija pirms 3 dienām pārtraucis kristīšanu, bet, kad ieradās sūtņi no Jeruzālemes, viņš jau atkal kristīja. Sūtņus viņš pieņēma tikai tad, kad bija pabeidzis kristīt. Tie viņam aizrādīja, ka viņš to darot patvaļīgi, ka viņam jāpiesakās Jeruzālemē un jālūdz atļauja mācīt, un arī, ka nedrīkst tik dīvaini ģērbties. Uz pārmetumiem Jānis atbildēja īsi un asi un aizsūtīja sūtņus tukšā projām. Starp ļaudīm bija arī tādi, kurus Jānis negribēja kristīt. Tie iesniedza sūtnim sūdzību pret Jāni. Neko nepanākuši sūtņi aizgāja, bet Arimatejas Jāzeps un Simeona dēls palika un pieņēma kristību. No Jāņa mācībām nākamie apustuļi uzzināja daudz ko sevišķu par Jēzu un sāka pievērst viņam lielāku uzmanību. Bet pagaidām viņa atgriezās mājās un visur stāstīja par Jāni. Atgriežoties Jeruzālemē, Arimatejas Jāzeps satika Serafijas Veronikas radinieku Obedu, kurš bija svētnīcas kalpotājs. Jāzeps viņam izstāstīja visu par Jāni, un tas tā ietekmēja Obedu, ka viņš arī pieņēma kristību. Kā piederošais svētnīcai, viņš sākumā kļuva par slepenu mācekli, bet vēlāk uzstājās arī atklāti.